pievērsīsimies vienai tādai tēmai. Varbūt dažreiz citiem tas sāpīgi nav. Noteikti es dzirdēju gan labas lietas par sevi, savu uzņēmumu, gan sliktas. Ir tur atsauksmes sliktas, protams, noteikti es dzirdēju, varbūt lasījis vēl kaut ko. Varbūt var padalīties ar savu skatījumu par to visu, ja, un kā tu varbūt tiec galā ar heitu, ja tur uz tevīm tiek virzīts kaut kāds. Ne? Jā, protams, mums ir simtiem ļoti pozitīvas atsauksmes, un mums ir arī negatīvas atsauksmes. Es uz viņiem skatos tā, ka es viņus gribu mainīt, labot, un es uzņemos atbildību. Tas noteikti nesaka, ka mēs tur neesam bijuši vainīgi, kad klienti tur vienkārši kaut ko paši nesaprot. Tā noteikti nav. Mēs esam atbildīgi par to. Tas, ko es cenšos darīt, ir uzlabot kvalitāti, pakalpojumu un spējas mūsu, ko es arī daru praktiskajā veidā. Katru rītu mēs trenējam pārdošanas komandu. Nevienmēr, bet katru rītu šobrīd ir rutīna tāda, kā arī vismaz 2-4 reizes nedēļā es trenēju savu komandu, kas strādā ar klientiem. Un ko es trenēju? A. Mārketinga zināšanas, B. Klientu iegūšanas prasmes, C. Kaut kādas pārdošanas lietas, lai viņi var palīdzēt klientiem labāk. Un viena lieta, ko es sapratu, vienkārši mēs esam tādā high volume transaction uzņēmumā. Latviskāk daudzi skaita darījumi ar netik lielām summām. Un mēs strādājam ar tiešām cilvēkiem, kas uzsāk biznesu, cilvēkiem, kam ir pirmie 10,000 mēnesī, bet arī, protams, tādiem, kas apgūro 100, 50, 200, 500, bet tiem būtu vismaz pat mazāk. Un tur viss tas ir ļoti emocionāli. Tas viss ir super emocionāli. Tu tur samaksā par kaut kādu pakalpojumu, kur tev uztais kampaņas, mārketingu. Jā, dažam tā varbūt pēdējā no sērijas nav. Tas uzreiz ir emocionāli daudz spilgtāk. Viss tiek uztverts un skatīts. Jā. Un tas ir tā vide, tā industrija, vai tur, kur mēs esam. Bet tas nav nekas slikts. Tas nenozīmē, ka, tāpēc, Nika, tu vari droši tur pakalpojumu jau piedāvāt. Nē, tā nav. Un vēl viena lieta, ko es ikvienam varu pateikt. Jā, un vēl vienreiz. Ikvienam. Mēs nekad neatsakamies palīdzēt. Un ik viens, kas nopērk manu pakalpojumu, mūsu pakalpojumu, manu, viņi visi tiek klāt man. Un es viņiem varu palīdzēt personīgi arī. Katru pirmdienu, ja? Tā kā var. Tur limitēts laiks, bet es varu. Un realitāte tāda, ka bieži vien, jebkurš klients, kas varbūt silts sūdzās, to neizmanto. Un pat nenāk, un pat neprasa, pat neiesaistās. Tā ir. Mums tas pakalpojums ir tāds ļoti hibrīds. Mums ir profesionāls pakalpojums, kur ir cilvēku resursi, kur viņi kaut kādas lietas dara klientu vietā. Mums ir apmācību platforma, kur ir kaut kādi kursi. Un mums ir vēl training, kur katru gan īstu dienu ir iespēja Zoomā pieslēgties, saņemt palīdzību. Un mums ir tagad kaut kas daudz lietas. Un šis te programmatūra. Bet tas ir kaut kas jauns, tas nebija iepriekš. Ka mums ir instrumenti mūsu izveidoti softveri, kas palīdz līdzus apstrādāt, palīdz iegūt vairāk darījumus un palīdz arī ar to, ka varēs pieslēgt tur mākslīgā intelekta aģents, kur tavā vietā strādā ar līdiem. Strādā ar potenciāliem klientiem. Nākotne, tas ir tuvāk, tas ir ļoti tuvu. Tur vispirms jūs klausāties, varbūt tas jau ir. Bet labākais, ko es pamanīju, reāli, es nezinu, arī ļoti daudz heits citreiz ir bijis arī uz reklāmām. Tu pat neko nepēc. Es pat neko nepārēju. Man viņš jau apnicis, viņš tur visu laiku man acu priekšā rēgojās. Tas ir arī daudz. Un to vajag točni vienkārši ikvienam vienkārši just let it go. Just let it go. Bet svarīgākais ir neskatīties. Jo man arī vēl, protams, ietekmēt, es esmu cilvēks, right? Man arī kaut kādas emocijas jūtas. Vienkārši neskatīties. Un pats tas, ko es vēl pamanīju, pofīgi, ko tu tur taisīs. Tāpat kāds heitos. Jo es iepriekš taisīju reklāmas, ko es tikai vai pērc. Tagad es taisu reklāmas. Hei, reku ir informācija. Šitā te, man liekas vērtīgi, tev liekas vērtīgi, un tev tas interesē. Piesakies, uzzini vairāk. Un tam arī tāpat heits. Tu dod par brīvu daudz lietas. Jā, bet tam arī heits ir. Tas ir, tāpēc, tas visiem nekad nepatiks. To es esmu pamanījis, tur nav variantu. Bet krūtā lieta, kas ir sākus notikt jau pagājušu gadu, ka tajos komentāros mūsu klienti kā pret viņiem. Tomēr aizstāv. Jā. Super, jā. Tāpēc, ka viņiem bijusi daudz jau, kas komentē, kam nemaz nav bijusi pieredze ar kompāniju, ar tevi, un to viņi tu baigi gudries. Un te atkal tiem cilvēkiem, kam ir pieredze, forši, ka viņi aizstāv, ka viņi pasaka savu pieredzi, ka nē, tās muļķības. Un arī,
Tā ir vienkārši, ir bijuši klikšķi, ka es nenozīmē, ka tas ir labi, bet es pie tā domāju, strādāju, darīsim, lai labāk. Strādāsim pie tā, lai ir vairāk resursu. Mēs arī šogad pēdējo 3 mēnešu laikā esam pieņēmuši 4 cilvēkus tieši departamentā strādājot ar klientiem, lai varam labāk palīdzēt, būtu labāks kvalitāte pakalpojumam, lai pieejamāk esam. Jo, zinām, mūsu mārketings un pārdošana ir spēcīga puse. Mēs ļoti labi to saprotam. Mēs mākam iegūt klientus. Protams, ir jāspēj arī piegādāt. Un tad tur mēs arī investējam naudu, resursus, trenējam, lai būtu labāk. Jo, principā, man liekas, tas būtu ļoti dīvaini, ja nebūtu slikta atsauksme. Tas tā kā 6 gadu uzņēmēja darbībā, pie tam tādā sfērā, kur tu jau caur sevi 2400 klientus pāri izlaidis, un tu tā kā neviens slikta atsauksme. Tas tā kā kaut kā, zin kā, jau pārēst jau... Jo visi, zin kā, bieži vien jau ir taču arī konkurenti vēl, kas ieliek kaut kādu, nezinu, komentāru atsauksmi, kas vispār tevī nav nekāds sakars. Jā. Bet viņš ieliek kaut kādu atsauksmi. Un tu skaties, Niks tur nav kaut ko piegādājis, bet īstenībā tas ir vienkārši fake. Jā. Tā kā to mēs arī baigi nevaram izkontrolēt, tas tā kā... Tā arī ir. Jā, tā noteikti ir.